Labdien visiem! Šodien kārtējie ģenerāļa noslēpumi. Un galvenais jautājums ir, vai NBA spēlētāju traumas var nogalināt NBA kā tādu? Nu, NBA Office ceļ trauksmi un ir paziņojuši jau, kad kuluāros gan arī varbūt oficiāli par to, ka traumas paliek toksiskas priekš NBA nākotnes. Nu, bišķiņ, kā teikt, paskatīsimies pirmās 10 spēles, kas tad īsti ir noticis. Ir 49 zvaigznes NBA. Mēs zinām, ka NBA turās tikai ir tā saucamā zvaigžņu līga. Nu, ir norobežota 49. No tiem pirmās 10 spēles 20 no šīm zvaigznēm vismaz vienu spēli izlaida. Tas nozīmē, ka mazāk nāk cilvēki, un statistika ir sekojoša, kad ISPN ir krities auditorija par 35%, TNT par 14%. Un līga sāk just, kad šie ienākumi stipri samazinās tieši dēļ traumām. Nu, mēs redzam, ka tādas zvaigznes kā Stefs Kārijs, Dončičs, Deivis, Morants, ja, tas pats Holmgrens, ja, visi ir ārā. Ja, un līdz ar to, kā šie spēlētāji no komandā, daudziem skatītājiem nav interesanti vairāk iet uz spēlēm vai ieslēgt televizors. Nu, un tad mēs varētu paskatīties, kas tad īsti tas notiek. Nu, lielākā katastrofa bija Philadelphia 76ers, kur NBA Office bija 5 nacionālās televīzijas spēles ielicis, un mēs redzam, kāda katastrofa notiek ar Embitu, ar Paulu Džordžu un Maksei, kur vienkārši visi tie reitingi ir nokrituši zemāk pa zemāku. Nu, un tagad NBA sāk domāt, ko darīt tālāk. Nu, es jau ļoti bieži, sekojot man līdzi, esmu jau rakstījis par tā saucamo specializāciju. Tagad visi saprot, ka šī specializācija ir aizgājusi līdz pat NBA toksiskumu. Jā, un tagad sākās tāda pārmetuma viens otram, kurš tad ir vainīgs, kāpēc tas tā notiek, vai tā ir, teiksim, American Amateur Association, kur atbild par šo sagatavotību vai vispār kopumā. Tā kā, visi saprotams, ātrums ir palielinājies. Teiksim, ja kādreiz bija maratons, 82 spēles, varbūt tas temps bija mazāks, tagad ir ātrāks un čaļi netur. Līdz ar to ir jautājums, cik ilgi un kas notiks, ka šīs traumas turpināsies. Un mans personīgais viedoklis, ka man šīs traumas vienkārši besī, jo tie, kas spēlē fantasy basketbolu, ļoti labi saprot. Tu paņem līderu un viņš sēž uz beņķa. Un arī to NBA sāk saprast. Tā kā sekosim līdzi. Ja jums patika, liekat laikus, piesakojiet kanālam un izsakat savu viedokli, jo es tāpat turpināšu meklēt jaunus noslēpumus. Čau!